Jau nedēļu Dagdas novadā darbojas novadpētniecības muzejs. To izveidojuši vietējie iedzīvotāji. Līdz šim Dagdā nav bijis tādas vietas, kur būtu apkopota vietējo cilvēku vēsture un pārražas. Pagaidām muzejs atrodas neapkurināmās telpās, taču vietējiem vēstures pētniekiem ir doma ar laiku muzeju labiekārtot un padarīt daudzveidīgāku. Dagdas novada iedzīvotājs Aivars Arnicāns strādā par elektromontieri. Pirms 5 gadiem vīrietis aktīvi sāka interesēties par Dagdas vēsturi. Viņa īpašumā sakrātas dažādas vēstures liecības, kuras šobrīd apskatāmas jaunizveidotajā novadpētniecības muzejā. Esmu iepazinis cilvēkus, esmu redzējis daudzas vēsturiskas vietas, un braucot ārzemē ekskursijās, es redzēju, ka cilvēki tiecas pēc visa skaistā, un, meklē to kaut kur, tālumā, bet īstenībā tas skaistums un pat, visa tā daba pie mums Latgalē, viss šeit ir uz vietas. Muzejs 4 mēnešu laikā izveidots ar minimāliem izdevumiem. Lielākoties viss balstoties uz cilvēku ziedojumiem. Telpas atvēlēja vietējā baznīcas draudze. Muzeja priekšmetus ziedojuši cilvēki. Katra redzamā muzeja lieta esot unikāla, kas stāsta par Dagdas vēsturi un tās cilvēkiem. Lai gan muzejs darbojas 1. nedēļu, apmeklētāji ir daudz. Lielu interesi izrāda tieši skolēni. Mēs tikai tā pirmajā izlūgājienā esam atnākuši, jo tas materiālu klāsts, kas ir šajā muzejā, tas nav izejams 1 stundas laikā. Te var nākt un braukt un skatīties un mācīties. Es domāju, ka arī daudzi skolotāji, daudzi skolēni izmanto šo muzeju kā dzīvās stundas vietu. Lai varētu tapt muzejs, izveidota Dagdas novadpētniecības biedrība. Ar biedrības palīdzību tiek rakstīti projekti ar domu iegūt papildus līdzekļus, piemēram, lai apsildītu muzeja telpas, iegādātos filmēšanas aparatūru, jo Aivars iecerējis šādā veidā iemūžināt cilvēkus, viņu stāstus un dažādas vēstures liecības. Tuvākajā laikā es apsolu, ka Dagdas vārds izskanēs, jo tiešām pietrūks tikai varbūt 10 centimetrus, līdz kādam vēsturiskam atklājumam, kurš ir, saglabājies līdz mūsu dienām un ko cilvēki ir arī glabājuši. Apstāties pie tā, kas šobrīd izveidots, Aivars nedomā. Tiek meklētas jaunas vēstures liecības, lai novadpētniecības muzejs kļūtu interesantāks gan vietējiem, gan arī ciemiņiem. Lāsma Zute, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.